Tēma – funkcija grafiku zīmēšana. Lai uzzīmētu funkcijas grafiku, no sākuma ir jānorāda x-as vērtības. Intervālā no -5 līdz 5 norādam pirmo vērtību -5, lai būtu solis 0,5, nākošā vērtība 4,5. Ievadam abas šīs vērtības un aiz aktīvā punkta izvelkam līdz intervāla galam 5. Tālāk mums būs vajadzīga funkcija, y ir x trešajā pakāpē plus 19. Lai trešā pakāpe tiešām būtu redzama kā pakāpe, iezīmējam trīnieku un font superskripta augšraksts. Jāveido formula. Formula pretī pirmai x vērtībai spiežam vienādības zīme, klik uz -5, celtu pakāpē, shift un sešinieks uz klaviatūras kopā dod jumtiņu celšanu pakāpē. Rakstam pašpakāpes vērtību 3 plus 19. Ievadam ar enter un izvēlkam pretī pārējām vērtībām. Tālāk funkcija. Rakstam pašu funkciju y ir 10, pirmo vērtību 10, un šī funkcija nozīmē, ka pie jebkurām x vērtībām y vērtība ir 10. Dublējam aiz aktīvā punkta, izvelkot uz leju. Lai uzzīmētu grafiku, sākumā zīmēsim grafiku tikai pirmai funkcijai. Iezīmējam x vērtības un otro kolonnu. Insert xy skater un plūdenā līnija. Kad ir aktīva šī diagramma, augšā redzams arī aktīva sadaļa Chart Tools un Design. Select iezīmēsim datus, pievienot. Sērijas nosaukums ir y ir vienāds 10. Sērija x vērtības klik iekšā laukā un iezīmējam šīs te x vērtības. Y vērtības nodzēšam esošo un iezīmējam visus desmitniekus. Apstiprinam un OK. Jāpievieno diagrammai nosaukums. Chart Tools Layout, Chart Title, virs diagrammas. Rakstam nosaukumu vai arī kopējam. Funkcijas, grafiks intervālā ar soli. Nokopējam, ievietojam, veicam labojumus, un pakāpe noteikti ir atkal atkārtoti jānoformē font superskripta. Funkcijas, grafiks. Ja vēlamies arī pievienot asu nosaukumus, layout, asu nosaukumi, primārā horizontālā as mums ir x, x-as, primārā vertikālā as, pagriezta, ja vēlamies, ir y-as. Diagrammas tips x, y chapter. Ja mums ir jāzīmē telpisks grafiks, kur z vērtības ir atkarīgas no x un y vērtībām, izveidosim tabulu, vērtību tabulu no -10, velkot aiz aktīvā punkta uz leju, turot kontroli līdz +10. Šo te skaitļu stabiņu es kopēšu Ctrl+C. Vienu šūnu augstākumu pa labi veidošu otras as vērtības. Speciāli transpoze, pagriezta rinda. Ja horizontālās vērtības apvienojot šūnu es nosaukšu par x-asi, tad vertikālās vērtības, apvienojot šīs visas šūnas, es nosaukšu par y-asi. Y automātiski necentrējās,
izlīdzināšanas loks pa vertikāli arī centrēt. Pagrieztu Y vērtību uz sāna. Tātad šīs te horizontālās vērtības man ir x vērtības, ietonēšu. Vertikālās vērtības ir y vērtības. Šajā te krustpunktā pretī 10 un mīnus 10 un mīnus 10 veidošu formulu vienu reizi. Sākam ar vienādības zīmi, 3 reiz, klik uz x vērtību. Tā kā vajag panākt, lai x vērtības, jebkura formula ņemtu tikai no 5. rindas, vajag pievienot absolūtās adresācijas simbolu dolāru simbolu, spiežam taustiņu F4 tik reizes, lai dolāru simbols parādās pirms piecinieka. Celt otrajā pakāpē. Shift 6, pakāpes simbols, otrā pakāpe. Mīnus 2 reiz ievadam, y vērtība. Un mums ir jānodrošina, lai formula ņemtu y vērtību tikai no C kolonnas. Spiežam F4 taustiņu vienu reizi, 2, 3, lai nostiprinātu ar dolāru simbolu C kolonnu. Pierakstam pakāpi Shift 6 un iegūstam šo jumtiņu un pierakstam pašu pakāpi divnieku. Formulu izvelkam, apstiprinam ar Enter un izvelkam aiz aktīvā punkta. Vienā virzienā, piemēram, no sākuma uz leju un visu iezīmēto kolonnu pa labi mērot, cik tālu sanāk. Lieko kolonu varam nodzēst. Iezīmējam visu tabulu, aprēķinu tabulu, ieskaitot šo te tukšo lauciņu virs mīnus 10 un pa kreisi no mīnus 10. Insert, un šoreiz vajadzēs virsma parastā. Ok. Ieguvām virsmas grafiku. Jāpievieno nosaukums, kuru var iekopēt no uzdevuma nosacījumiem. Ielīmējam, rediģējam. Pakāpes obligāti atkārtoti noformēt ar fonta formatēšanas rīku Superscript, gan vienu, gan otru atsevišķi. Un tas ir grafiks. Arī šeit var pievienot asu nosaukumus, tikai šoreiz ir 3 asis. Chart Tools Layout, asu nosaukumu primāri horizontālī. Ielabojam burtu X. Primāri vertikālī, var rotētu, ierakstu Y, un trešā as ir jau pagriezta zetās. Šādā veidā ir uzzīmēts telpisks grafiks funkcijai. Noteikti ievērojot, ka jāzīmē telpiskai funkcijai virsmas grafiks. Paldies par uzmanību!